Viņi ir atgriezušies. Mode viņiem ir visa dzīve. F-Control, Fashion, Feeling, Fantasy. Iesaka. Turpmākajā pusstundā modes žurnālā F-Control. Intervija ar modes dizaineru Tatjanu Pavlovu, tēma par Japānu un jauno kolekciju. Zvaigžņu salona dienas grāmata. Uzzināsiet arī Līgava modes galvaspilsētas nosaukumu. Modes festivāli. 14. aprīlī jums būs fantastiski iespēja vērot grandiozu šovu Zvaigžņu salons. Tie ir 10 saloni un 10 dziedātāji, un šī šova patronēs ir neviena cita kā Laime Vaikule. Izaicinājums šiem saloniem – izveidot dziesmai, sajūtām, labai gaumei un arī modei atbilstošu jaunu stilu 10 burvīgām dziedātājām. Candy, dziesma Dvēseļu dialogs, salons Ingrīda A. Vasilisu, dziesma Vasilisa, salons Empire. Bet šodien Ilona Bagele, dziesma For Your Love, salons Leskale. Alice Ketnere, dziesma Ezers, salons Laima Luks. Kuram paveiksies? Prieks iepazīstināt ar fantastiskas balss īpašnieci un Zvaigžņu salonu dalībnieci Ilonu Bageli. Pastāstiet vairāk par dziesmu, ko esat izvēlējušies šovam. Dziesma ir par mīlestību. Un es domāju, ka ļoti interesanti būtu jums zināt, kā es viņu vispār atradu. Es nezinu, kas ir autors, es nezinu, kas izpilda to dziesmu. Bija tāds gadījums, es aizgāju apskatīties vienā skaistā deju konkursā uz dejotājiem un izdzirdēju to dziesmu. Man viņa šausmīgi iepatikās un es no tiem pašiem dejotājiem dabūju to ierakstu un nodziedāju to dziesmu. Un asociējas ar tādu bagātas kundzes mīlestību pret kaut kādu muzikantu. Un ka tā mīlestība viņa vienkārši nevarētu būt dalāma abiem kopā, bet tas tēls varētu būt tāds, kad es skatos un domāju par to dzīves būtību, par to, kas manī ir iekšā. Tā ir mīlestība un viss. Kāda ir sajūta iejusties šajā tēlā? Šajā salonā es jūtos ļoti ērti, jo, kad es atnāku, man ir iedots tērps, kurā es varu brīvi justies un sēdēt un baudīt to visu skaistuma, kopšanas mākslu. Pastāstiet par stilu, kāds tiek veidots jūsu uzstāšanās. Noteikti tas ir elitārais stils, noteikti tas ir skaistums, bet lai pārējais paliek tā kā maziņš pārsteigums. Ko jaunu priekš sevis esat atklājusi tieši šajā procesā, gatavojoties šovam? Noteikti tā ir kaut kāda stila improvizācija. Ja? Tā kā mans frizieris arī redz manu vizuālo stilu, ja? Tā es arī cenšos arī sevi pasniegt un ģērbties. Un tas arī viss arī pieskaņots ir tieši mūsu izvēlētai dziesmai. Dziedot un uzstājoties operā, pārsvarā stils tiek jau pasniegts tavam tēlam, ja, ko tu izpildi un ko tu spēlē uz skatuves. Bet šeit tas vizuālais tēls ir ļoti organisks tieši ar manu iekšējo saturu. Viņš komponē kopā ar manu dziesmu, ar manu izskatu, ar manu tērpu.
Nu, un tas tiešām ir atvērs kaut kādas manas iekšējās varbūt rezerves, iekšējās notiņas, kuras es varbūt arī nevarēju bez stilistu, bez frizieru un bez vispār salonu. Šī palīdzības varbūt pati nebija tik drosmīga to pati atrast. Jā, es meklēju, bet tas notika tikai tagad. Mēs ar nepacietību gaidām jauno Ilonu. Ir ārkārtīgi skaista un saulaina pavasara diena, un mēs atrodamies Zvaigžņu salonā, un šeit top brīnums. Šodien sarunāsimies ar jauno dziedātāju Alisi Ketneri. Pastāst vairāk par dziesmu, kur tu esi izvēlējusies. Šī ir ļoti, teiksim, sena dziesma, tas ir Haralda Sīmeņa dziesma Ezers. Un, kad es šo dziesmu pirmoreiz dzirdēju, viņš man vienkārši aizgrāba, un tas bija emocijas, tas bija laikam traģēdija, un man viņa ļoti pievilka, un tas viņa balss diapasons tā man iespaidoja, ka es domāju, ja mani iespaidoja šis vīrietis, tad, domāju, es varētu nedaudz niansēt un pamēģināt arī, kā ir izjust to dziesmu ar visām emocijām. Tiešām tās ir emocijas vakardien, kad es ilgu laiku nedziedēju un dzirdēju atkal šo dziesmu, es sāku trīcēt. Šai dziesmai ir vairāk kā 20 gadi, un kā tu viņu interpretēsi šobrīd? Pa savam es interpretēšu tā, kā es viņu izjūtu. Viņa ir kaut kas starp balādu un roku vai operu. Es pat nevarētu noteikt šai dziesmai stilu. Šī dziesma ir tāda mistiska un tāda savāda, un kā tavs tēls tiks viņai tā piemērots? Kad es pirmoreiz ieklausījos vārdos, nebija viegli ieklausīties, tad nevarēju saprast, vai tas ir zemteksts, vai viņš kaut ko tiešām no dabas gribēja izstāstīt mums, bet tas ir dvēseles lidojums, tas ezers ir tā vientulība, tā sala, esmu es, mana dzīve, mana mazā dzīvībiņa, un tad arī tēls būs kā putnu veidolā, tāds kā es lidoju, es pārdzīvoju. Vai strādājot šeit salonā ar frizieriem, stilistiem, tu esi atklājusi kaut ko jaunu priekš sevis? Es labāk izskatos, tas bija man arī jaunās meitenes no Laima Lūks. Es vienmēr pārdzīvoju, ka es neizskatos tā vai es neizskatos šitā. Viņas vienmēr man mierina, ka visu var ar ļoti mazu kosmētiku izveidot ļoti brīnišķīgu tēlu. Un man arī stiliste Zana Pallo, viņa arī to tēpu ļoti pieskaņo, viņa izdomā toņus, viņa izdomā, kā acu krāsai jāizskatās. Un mēs, piemēram, nepieļautu tādu citu krāsu, kas man nepiestāvēt. Kaut gan varbūt dziesmē viņa bija izdomāts līdz sīkumam. Un, teiksim, jā, es jaunas krāsas iemācījos. Es tādas krāsas nezināju, ko tik, un audumus un visas tās matu krāsas bija tiešām man kaut kas jauns. Ar nepacietību gaidīsim Alises iznācienu šovā Zvaigžņu salons.
Līdz šovam ir palikušas mazāk kā 3 nedēļas, un ar nepacietību gaidām iznākumu. Barcelona – pasaules līgava modes galvaspilsēta. Modnīgi. Mērojuši tālu ceļu ar auto 3500 km turp un tikpat atpakaļ, caur Polijai, Vācijai un Francijai, līdz pat Katalonijas sirdī Barcelonai, Spānijā. Smēlāmies iedvesmu un bijām liecinieki grandiozām modes skatēm 2007. gada kāzu un godu sezonai. Baudiet šo lielisko Barcelonas līgava modes nedēļas noslēgumu skatu, kur piedāvā Pronovias grupa. Tā jau tradicionāli ir Barcelonas līgava modes nedēļas noslēguma šovs, un to apmeklē vairāk nekā 1000 lūgtu viesu un 200 rakstošās un rādošās žurnālistu brālības pārstāvi. Un tas bez šaubām ir viens no nozīmīgākajiem šāda veida pasākumiem pasaulē. Pronovias grupa, attīstot savus ambiciozos projektus, piesaist aizvien jaunus pasaules slavenu dizaineru vārdus – Valentino, Elias Saab, Emmanuel un Garo. Un tie ir 3200 saloni vairāk nekā 60 pasaules valstīs. Skaistākā no visām, daļa un vēl daļāk, ar nebeidzamu izdomu apveltīta, majestātiski liega un mūsdienīga. Tāda ir, bija un būs tradicionāla līgava. Nu re, gandrīz viss, ko gribējām šodien pastāstīt. Modes dizainere Tatjana Pavlova radusi iedvesmu Parīzē. Jelgavas modes nams Tēma guvis jaunu pieredzi Japānā. Vadošie frizieri un skaistuma saloni apvienojas, lai jaunos harmoniskos augstumos paceltu 10 tik dažādas un interesantas Latvijas dziedātājas. Viss notiek, ja uzticamies savām acīm, ja vēlamies zināt, kas atrodas aiz horizonta līnijas. Arī mēs, cik vien iespējams, cenšamies klātienē vērot un filmēt, lai jums parādītu nozīmīgākos modes pasākumus ārpus mūsu zemes robežām. Tas vairo sapratni, dod spēku un pieredzi un arī ceļ spārnos. Tiekamies pēc nedēļas, tieši 1. aprīlī, kā mums tas patīk.